esam ieradušies Parīzē un tagad dosimies uz mūsu pasākumu Retro Mobile. Paskatīsimies, cilvēku ir ļoti daudz un pasākums arī ir liels. Citi te jūtās jau kā vasarā, bet ir vēl janvāris. Nu jā. Jāatrod tagad, kur iet tālāk. Ko mēs te redzēsim, to mēs redzēsim. Nu, re, kur jau ieeja ir redzama. Gabals bija diezgan liels. Ar kursaku? Jā, tieši tā. Kaut kādas reklāmijas jau redzam. BMW aktāri izstāde būs. Nu, un cerams vēl viss kaut kas interesants. Rīgā bija viens ar Lofbergu, pareizi? Rīgā arī ir līdzīgs. Jā, bet re, kur pie paša izstāžu centra, kas ir it kā baigi krutais un lielais un tā tālāk, te ir strojka. Cerams, ka nav mūžīgā strojka, cerams, kaut ko tur arī uztaisīs. Un tur arī top debesskrāpes vispār. Nu, lietas notiek katrā gadījumā. Te tikko nojaukt ēka. Un rinda vēl turpinās, bet te izstās tāda monolīta masīva būva. Kaut kā jau kustās tie cilvēki. Jā, nu, izdevās tikt cauri rindai. Un tagad varam iet iekšā un skatīties, kā izskatās iekšā viss. Es redzu Jaguāru, Landra vai Franču valodā viss. Parīzes ķīpsela, sauksim to tā. Šis gan ir interesants. Te ir dažādas ar automašīnām saistītas grāmatas. kur MX5, kur bolīte. Jā, MX5, Vabole, Sābiņš. Necik? Bezmaksas. Ja nu kādam ir šāda selika Latvijā, es patiesībā pazīstu pat vienu cilvēku, kam ir. Re, kur viss nepieciešamais, kā savā laikā taisīja. Kur te 4, te kur zaļš, te kur augšā. Jā, šeit jau mēs esam nonākuši pie dažām no mašīnām, kas tiks izsolē. Te ir atsevišķa zona. Diemžēl ir uztaisīta norobežojoša līnija un nevar tikt tuvumā pie mašīnām. Protams, nebūtu labi, ka kāds bērns saplēš vai sasmērē mašīnu vai kāds pieaugušais. Tāpēc drošību viņi ievēro te vairāki metri. Līdz tām mašīnām tuvu pieiet nevar. Bet te jau es redzu, piemēram, šī ir Alfa Romeo kolekcija dažādās krāsās. Ar 100-gadīgām Alfa Romeo, ļoti eleganti. Tur tālāk ir visādas mašīnas, bet tā konkrēti zilā, kas ir pirmā, tas ir Bugatti. Tā kā, cerams, ka redzēsim vēl visādas interesantas mašīnas. Tā, neejam pie aukciona mašīnām no otras puses. Redzam nedaudz vairāk, cik mēs varam redzēt ar visiem šiem cilvēkiem. Te jau ir kapelnīca un nākamā zona, bet apskatīsimies vēl te. Visādas karietes, veclaicīgas. Saimnieks pielabo jumtu. Un tagad redzēsim vēl vienu automašīnu zonu. Tiksim cauri visam. Un pie kā mēs tiekam, mēs jau tiekam pie Lamborghini Mioras. Ļoti iespaidīgs auto. Blakus tam, ja nemaldos, Lancia Stratos. Un visādi mēmākie aparāti, rekord Ferraris. Neesmu pārliecināts modeli, 250 GTO, varbūt, vēl Ferrari. Šis ir dārgais gals, kā
kā te ir rakstīts, tā Miura 71. gada estimated price 3,2 līdz 3,7 miljonu eiro. J'aime c'est que il y avait une 690 kopā ar Diablo. Kāds pietiņš interesantais, tas tev nav parastais 500, tas ir 500F Decathlon versija, lai ko tas nozīmētu. Krīt acīs ļoti skaists. Un kāds raf busiņu kopija no rietumiem. Ļoti interesanti. Man liekas, daudzām sievietēm šis ļoti patīk. Viņš tāds, Tev patīk? jā, plaša krāsā. Nu jā, tāds safari versija, tāpēc, ka durvis jau nav. Un krēsla vietā ir pītais groziņš. Krēsli ir vienkārši sapīti. Un vēl tur ir nedaudz mašīnas. Man liekas, varētu Mamma Mia filmā vai kaut kur tur šis auto tikt izmantots. Piekrīti kaut kādā Grieķijā vai es nevaru. Mierīgi, jā. Redzam šādu alfiņu, kas mums Latvijā arī viena tāda ir. Mustangs, Renault 5 Turbo, Cosworth Escorts, Ferrari Testarossa, nezinu kāpēc viņā ir bez riteņiem. Vēl visādi Ferrari, visādi skaistie un interesantie. Un šis aparāts man personīgi liekas ļoti interesants. Damaso Pantera. Jā, tie, kas zina, tie zina. Nu, man personīgi ļoti patīk šitie Fordiņi. Tas ir īsts Fords. Cosworths, rallijs, jauda, turbīna, viss vajadzīgais. Un arī Renes arī ir īsts Renes. Turbo 2. Jā. Un tad tur ir Fantomas, Citroen DS. Kas tik tur nav? Vintage American Car Club in France. Pastamies, kas viņiem te ir labs. Kaut kādi Wrangler Mustangs, tur Cadillacs tālāk. Jā, nu, ja tev ir amerikāņu auto, gan jau šajā klubā esi iestājies. Ja tu esi francūzs, bet te mums latviešiem kaut ko speciāli pirkt, nu nezinu. Bet ļoti foršs leduskapis. Reku Coca-Cola var nopirkt. Ouais, ouais, t'as beau son là-bas. Tā, nu rekur esmu otrajā stāvā un te jau ir pavisam cits stāsts. Te ir modernas mašīnas, modernas markas. Te arī var iekāpt mašīnās, pastīties tuvāk. Un rekur, piemēram, ir Honda. Te ir, protams, aksesuāri, ko var nopirkt, bet rekur ir jaunā Prelude, ko tikko prezentēja. Var dzīvē apstīties, var pieskarties, iekāpt un tā tālāk. Ļoti krūti. Es neesmu pārliecināts, vai mums Latvijā būs pieejama viņa. Bet rekur 50 pakas maksā. Nu, kā jau visas mašīnas mūsdienās ir dārgas. 2 litru hibrīds ar CVT visticamāk. Bet paskatīsimies, kā viņi izstāsta. Krāsa ir fenomenāli skaista. Kupeja, protams, nu vecās Preludes ir leģendārs. Tur mēs redzam arī veco. Bet te, jā, rekur ir bagāžnieks. Es neteikšu, ka liels, bet tur visu kaut ko var salikt. Nolaidīs beņķus, tad arī leduskapi var pārvadāt. Jā, rekur kungs jau skatās praktiskumu. Nu tā, mēģināšu ielīst tajā brīdī, kad šis cilvēks paies malā. Nu jā, kā jau moderna Honda, Porsche stūre, diemžēl automāts ar pogām, vai CVT vai automāts, es nezinu, kas tas ir.
Bet tā diezgan klasisks salons, kur manuāli bīdās, kur kā izstās šis. Bet esmu pārliecināts, ka ar šo mašīnu ir patīkami braukt, jo Japāņu kupeja tā vienkārši ir klasika. Nu, nav citu veidu, kā raksturot, ka daži no šeit esošiem auto ir mēmākie aparāti, kā piemēram šis Golf 2 GTI, kas nebūtu nav stock variants, bet te ir viss kaut kas priekš automīļiem sagatavots. Pat rekuri Golf 3 GTI. Nu, kad pēdējo reizi es redzēju clean trešo Golf GTI. Tie nav tādi modeļi, kas mums ir gaumē, bet rekur ir izcili saglabāts eksemplārs un ir vienkārši prieks tādu redzēt. Bet iesim tālāk, jo es redzu, ka te arī ir 4. Golfs GTI. 4. Golfs Latvijā visiem ļoti labi pazīstama mašīnas. Un šeit tā ir GTI versijā. Es, protams, dotu priekšroku R32, jo šis laikam ir viens no vislēnākajiem GTI, laikam tā varētu teikt. Bet tik un tā ikonisks, jo GTI ir GTI un izskatās gana labi. Izskatās pievilcīgi, kur ir normālas racing riepas uzliktas. Cerams, ka cilvēks arī izmanto mašīnas pilno potenciālu. Bet tālāk iesim un redzēsim jau 5. Golf GTI. 3 durvju versijā, baltā krāsā, bet šitais es neteikšu, ka ir gaumīgs, jo paskatieties uz diskiem, matēti melni diski un nepiestāv īsti. Un šis laikam ir vismazāk kvalitatīvais golfs. Tādā ziņā, ka rūsē ir visādi tehniskie vizuālie defekti. Protams, tāpat to mašīnu var 500 000 nobraukt bez problēmām, bet nav tā kvalitāte. Bet toties komforts ir, un šim atšķirībā no 4. Golfa bija arī labi jauda. Tad mēs redzam kaut ko pavisam citu. Volkswagen EOS. Neesmu pats personīgi fans. Bet šis nav EOS, šis ir Golf 6 GTI. Neesmu nekad tādu redzējis, es pieņēmu, ka tas ir vienkārši EOS. Bet jā, EOS izskatās nedaudz citādāk. Golf 6 GTI kabrioleta versijā, lūk, šeit tas ir. Un viens no maniem favorītiem personīgi Golf 7 GTI. Tas ir īsts ierocis. Mašīna gan izskatās labi, gan ir ar viņu braukt. Izcilas braukšanas sajūtas, gan ātrs, bet arī var lietot ikdienā. Nav superkāra cena, bet performance ir tuvu tam, jo īpaši, ja vēl sačipo un būtu manuālā kārba, bet nekas ar automātu arī iet labi. Un tad pats jaunākais 8. GTI. Man 7. laikam labāk patīk, bet 8. toties ir interesanta krāsa. Lieli diski, kas ļoti piestāv, un neapšaubām visas jaunākās tehnoloģijas un krūtis salons un tā. Bet cena, manuprāt, ir problēma. Viņi maksā ļoti, ļoti dārgi. Kur ir piemērs 50. Anniversary Editions, 325 zirgspēki, 5,3 sekundes līdz 100, bet 65,000 eiro. 65,000 eiro. Latvijā visticamāk neviens tādu naudu par šitiem nemaksās, jo par tādu naudu var nopirkt kaut ko daudz interesantāku. Bet noteikti Rietuma Eiropā, šeit Francijā, Vācijā, Anglijā tādam auto ir arī tirgus. Un jācer, ka vienkārši cilvēki viņus pērk un turpinās arī nākamie modeļi katrā golfa paudzē. Un visbeidzot, mēs pašā sākumā neapskatījām šo pirmo golfiņu, kas aizsāka visu Volkswagen veiksmīgākā modeļa, neskaitot vaboli. Visu modeļu sāgu aizsāka. Leģendāra mašīna, nav ko piebilst. Vienkārši golfa esence, pirmais golfs un vēl ar tiem dzeltenajiem lufturiem, kā Francijā pienākās. Daudzi heito, man personīgi patīk.
Un pa vidam ir vēl pēdējais brīnums, ko es gan neatbalstu, jo tas ir elektromēsls, bet ID Polo GTI. Nezinu, kāpēc tāds raps viņam, vai viņš ir nomaskēts vai kā, jo viss ir tonēts, salonu arī nevar redzēt. Jā, elektrisks 166 kW. Nu jā, pre-production camouflage. Nē, nu labi, nu tāpat, protams, labāk ar tādu braukt nekā ar stoku versiju un diski ir forši. Nu, cerams, ka gala versija arī iztīsies labi. Te ir tā kā dažiem citiem automodeļiem, piemēram, Alfa Romeo 156, ka durvis attaisās šeit. Jā. Škoda ir rallija tēma, gan modernā, gan vēsturiskā. Galīgs sacensību variants. Tā ir vēl tāds 37. gads. Ļoti iespaidīgi. Valsts auto kaut kāds Čehijai. Viss restaurēts, ļoti skaisti. Škoda favorīta rallija. Interesanti. Nu, šito daudz latviešu zinās. Škoda Octavia RS variantā, bet pirmās paudzes Octavia. Manuprāt, ļoti labs dizains. Timeless. Labs eksemplārs. Saloni viņiem mēdz nolietoties diezgan, tā kā šis izstāst tiešām labi. Tā ir Octavia RS vienkārši, un kāds viņu ir aplīmējis kā sportu, bet izstāst eleganti un gaumīgi. Zaļi kaliperi nokrāsoti. Nu, te ir kaut kas ļoti interesants. 94. gada Citroen koncepta auto. Franču auto ne visiem varbūt ir gaumē. Nav arī manā gaumē, bet šis ir kaut kas īpašs. Uzreiz krīt acīs. 3 durvis. Labs klīrens. Un vienkārši mega daudz vietas. Dīvāns. Pateikt, ka tur ir dīvāns, aizmugurē ir pateikt neko. Stūri arī kaut kāda šķīpa greize, bet fenomenāli. Tas, protams, ir koncepta auto, un tas nenonāca līdz ražošanai. Bet ieraudzīt to dzīvijā ir ļoti interesanti. Un re, kur ir parametri. Citroen arī. Šis jau ir 80. gads. Nu, šī izstāsta pēc rotaļlietas, neizstāsta nevis pēc mašīnas, tāpēc, ka te ir tā kā plastikāta modelītes. Tā kā McLaren R1 3 vietas, viena pa vidu. Nu, izstāsta jau iespaidīgi, tiešām iespaidīgi. Bet cik tas praktiski ir jau tajā laikā, grūti pateikt. Bet tā stūres kolona arī. Monstrs, vienkārši monstrs. Un kaut kas pavisam aizvēsturīgs 56. gads. Jā, tas atgādina burbuļmašīnas tā laika, tā kā BMW izseta. Interesants salons, interesants. Minivens Berlingo. Kaut kas traks galīgi, tiekam tuvāk. Space Shuttle šis ir.
krāsa arī ļoti interesanta, amber orange, bet tā ir ātrā palīdzība, tas ir minivans, tas ir kaut kas pa vidu. Nu, kosmiski, pilnīgi un viennozīmīgi kosmiski. Koncepta auto Citroens māk ražot, bet mūsdienās daļa no Stellantis grupas uzskata, ka tās mašīnas ir sūdīgas kvalitātes un nav tas laiks, kad viņi inovēja. Nu, te mēs arī redzam Ducati un dažus interesantus močus arī varam apskatīties. Kā piemēram šo mazulīti. Ļoti skaisti. Tad ir cilvēks, kas nodarbojās ar mākslu, zīmē moci, kas viņam ir acu priekšā. Jā, šie ir interesanti modeļi. Nu, šis ir vienkārši ātrāk nemēdz būt. Jā, ļoti nopietni motocikli. Ļoti skaisti un skaļi arī. Smuks stends viņiem sanācis. Priekš motocikli nav lēti. Gandrīz tā kā Ferrari mašīna pasaulē. Es pat teiktu, ne gandrīz, bet tieši tā kā Ferrari. Šeit mazliet cita sadaļa visai izstādē. Pilns ar visādām lietām, ko var nopirkt konkrēti automodelīši. Nu, te var dabūt dažādākos no dažādām firmām, dažādas izmērus, dažādas kvalitātes un dažādās cenu kategorijās, protams. Bet jā, daži ir ļoti interesanti. Vienkārši masīvs daudzums, pilnīgi ar visu, ko var iedomāties. Pilnīgi visu kaut ko. S60 AMG, 25 eiro. Lūdzu. Visādas Le Mans mašīnas. Cilvēku atkal tik daudz, ka nevar tikt garām. Pastamies, kas te ir. Jau jaunais M5 ir pieejams. Lūdzu. 55 eiro. Jaunais M5. M2, M3 Competition, kur pat Alpinas ir pieejams, vecā 3. sērija, E30. Vienkārši episks E36 Vācu policijas editions. Jā, te ir daudz BMW, bet ir arī tāds Impreza VRX STI nopietns aparāts. Tie, kas zina, tie zina. Klasikas vienkārši ir visādām markām, pa konkrētiem modeļiem. Un vēl mašīnu modelīši tur. No te ir lielāki. Jā. Tie jau dārgie modelīši, ja, bet kvalitāte ir... Izskatās, ka ļoti labi. Aston Martin kaut kāds universāls. Kas tik te nav? 600 Mercedes, bet arī Jaguar XJ. No. Žēl, ka pie mums Latvijā tā automodelīšu kultūra nav tik izteikta, bet te noteikti ir Rover V8, visādi Peugeot, sābiņi, 900 sāps, vēl viens 9000 sāps. Un vēl. Tā ir nākamais stāvs, 3. stāvs, un te atkal ir milzīga zāle. Te ir mazliet cits koncepts, te atkal ir tās vecās, retās, dārgās mašīnas.
tāpat kā pirmajā stāvā, bet daudz pieejamākas. Bet gribēju īpaši uzsvērt tieši vienu auto. Šeit mēs redzam Mercedes 300 SL Gullwing. Es teiktu to, ka tas ir viens no leģendārākajiem, ja ne pats leģendārākais Mercedes. Maksā krietni virs $1 000 000. Un, vienkārši ikoniska mašīna, savā laikā pasaulē ātrākā mašīna, kad iznāca 50. gadu beigās. Vēl pie tam interesantā krāsā. Šeit tas Mercedes. Bet, protams, nav tikai Mercedes, ir vēl viss kaut kas interesants. Bet ar to, protams, nebeidzās dārgās mašīnas. Šis trešais stāvs ir tas, kas tiešām satur visvairāk dārgu auto vienu vietu. Šis laikam ir vienkārši izstādē, nevis izsolīts, kā pirmajā stāvā. Es neesmu iedziļinājies detaļās tik ļoti, bet redzēsim. Vēl viens Gullwings. Krēma baltā krāsā. Aston Martins. Ferrari. Tur ir kosmiskas mašīnas, kosmosa kuģi no pagājušā gadsimta. Te mēs redzam ļoti interesantus auto. Tā skaitā savu laiku pasaulē ātrāko auto Bugatti Veyron. Klasiskā melni zilā kombinācijā. Un kāds laimīgais ir ticis pie šīs mašīnas? Tā ir pārdota. Vēl viens 300 SL. Vēl viens 300 SL. Kas tur vēl ir? Morgan Aero 8. Ferrari F40, Porsche Carrera GT. Sīkie zina tēmu. Te jau vairs nav norobežots, te var vienkārši uziet un piesaisties pie stūres, principā. Ferrari F40. Mašīnas ir vienkārši pārāk daudz, lai tās parādītu vienā video. Šis pasākums ir ļoti iespaidīgs. Es nekad vienā vietā tik daudz dārgas mašīnas kopā neesmu redzējis. Un ar savām acīm redzēt visus šos auto, protams, ir daudz iespaidīgāk nekā to redzēt internetā vai citādā formātā. Vienvārds sakot, superīgs pasākums, superīga izstāde. Viens negatīvais aspekts ir masīvais cilvēku daudzums. Vienīgais veids, kā to apiet, izvēlēties citu ierašanās laiku, jo es esmu ieradies sestdienā, kad noteikti ir visvairāk cilvēku. Ir arī visādas VIP biļetes un tam līdzīgas iespējas, lai vairāk izbaudītu šo pasākumu. Tā kā paldies, ka skatījāties. Sekojiet man līdzi.